Izskatās pēc tīra zelta. Nezinu, kāpēc viņš tur viņu, un vispār vai tas ir viņš, bet izskatās, kad ir viņš. Lūk. Kāpēc viņš viņu atsildīja. Akal bišķiņ dzesēja, varbūt tomēr ir kaut kas tur klāt. Un šo te a few days later. Ok. Nu, stiep, pamazām rekord izstiepj ar mazāku. Jā, šeit jāuztais snībītis. Tomēr viņš viņu bišķiņ silda, laikam tomēr tur ir kaut kāda ligatūra klāt, pēc tam nedaudz. Interesanti, cik tas aizņem laiku, lai varētu patiešām šitāt izdauzīt. Pēc tam no rokas, kur diezgan precīzi viņam sanāk arī uzvīlēt. Šitas gan ir sarežģīti. Gan atrast īsto izmēru. Nu, lodēšana te ir, protams, fantastika. Šitā te, kā viņam ir. Es gan to lodi neesmu redzējis zem mikroskopa, bet izskatās ļoti labi tajā video. Ka viss ir caurlodējies un tā kaut kā. Jā, šits te ir labs gravēšanas veids. Es esmu redzējis, kā Turcijā viena meitene ļoti ātri un bez trafaretiem faktiski šo te arī ar dzilni un rāmu arī izdauza. Ir fēni. Jautājums ir arī tik precīzi izzāģēt, kur, var jau būt, kad viņš tik precīzi zāģē. Sāksim ar to, ka tas ir viņš. Arī uzgravēja pēc trafarete. Uztais vēl matējumu un arī aplodē. Šis aplodēšanas process ir diezgan sarežģīts patiesībā. Nezinu, kā viņš ķer, varbūt viņam ir tās lodas. Bet tas ir tāds ļoti fēni. Pēc tam no rokas uztaisīt tik apaļu un izdauzīt tā, lai viss notiekās, ir samērā sarežģīts process. Šeit labs ir. Ko ieliek bunzelī un sietiņu uztaisa. Dekoratīvā. Šeit gan neredzēju, bet varēja redzēt, ka pīne nav pilnīgi perfekta. Un pie tam vēl no rokas, protams, noturēt šīs te roktura lipiņas. Tās ir baigi, kur sagatavo inlējam. Un saliek šo te stīpiņas iekšā. Iestiprina, izskatās pēc smaragda. Šitā te ir valcēšana. Izskatās, ka ne pirmo reizi kaut kāda tāda izmēra taisa. Okay. Un rokturis, protams, vīlē ļoti labi. Vīlē fantastiski. Te vēl ir ko pamācīties no vīlēšanas un tā. Protams, kad šito, ko mēs visu būtu, vai latviešu tradīcijās, starp citu to valcātu, nevis daudzītu. Ka gan rotkaļi ar mani vēl varētu visdrīzāk polimizēt šajā sakarā. Jā, un starp citu, jā, piemēram, Latvijā reti, kurš es pat neesmu redzējis, kurš tur zāģīti. Šeit arī, kur viņš tur tā kā Latvijā tur, bet tā, kad zāģē kaut kādas citas virsmes, tad tur ar rokturi uz augšu spēc zāģīti. Protams, lodēšana. Protams, viss perfekti. Cik stundas ir jāpavada, es nezinu, lai šitā te salodētu. Gribētu uz to lodējumu redzēt zem mikroskopa. Kur labi uztaisa stieplīti ar bumbiņu. Jā. Un šeit mēs vēl neesam redzējuši kādu nedēļas darbu starpā. Visdrīzāk. Bet kopsumā, protams, izskatās šis te fantastiski. Es nevaru iedomāties, cik tāds jau materiālā maksā. Bet kopsumā ir ļoti fēni. Tā.